Darbie biedri, ja jūs gadījumā esat saņēmuši šitādu te sarkanu lapu, tas nozīmē, ka rītā mēs jūs gaidām ciemos uz pasākumu. Ja jūs gadījumā nezināt, kā ir jāģērbjas, mēs jums to visu parādīsim. Lai nav tā, ka jūs esat diezgan kaunīgi, nesaprotat, ko vilkt, vai vakar slīdu, vai ko. Redz, kur ir jaunēklis. Tipisks ķengaraksa biedrs. Tas ir tā kā etalons. Skatieties, biksītes zeķītes, džemperītis biksītes. Ja mamma saka, ka jūs esat īsti skaistulis, nu īsti neticat. Šādi rītdien ģērbties drusku nevajadzētu. Ejam tālāk, skatīsimies, kā mums vēl vajadzētu vai nevajadzētu ģērbties. Jaunēklis, ārā plus 30 grādi. Tas nozīmē, ka šat tad iesīst vietas, kurām nevajadzētu iesīst. Mēs pieņemam balts kreklus, ir šlikste, ir šortus piedosim. Ejam tālāk. Tātad, biedri, tagad mēs esam pietuvojušies pie sava pēdējā eksponāta, kā ģērbties rītdien uz pasākumu. Kā mēs redzam? Es paskatos uz tevi, beidz. Vai jēgi? Tad, kad jūs būsiet rītā sanākuši, parasti visi saka, ka nemāk danču soļus nekādus. Lai rītā nav problēmas, šodien mēs jums parādīsim dažus paraugu demonstrējumus, kā jūs varētu pie mums dancāt. Ka ballīte iet uz galu, tad ir jāprot kārtīgam latvietim arī nodejo himnu. Ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, kurinam, kurinam, līdz rītam izturam. Ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, kurinam, kurinam, līdz rītam izturam. Saki man mīļa, tu trencēji, tu gāzi. Saki man mīļa, tu finišē tik sargi. Neviens no šitiem deju soļiem negāja pie sirds. Mēs esam sagatavojuši kaut ko tādu mazliet mūsdienīgāku. Aiziet! Šilda Latūša. Šilda Latūša. Šilda Latūša. Šilda Latūša. Esam manāmi aizkusuši, bet īsais kurs labas uzvedības cienītāji.
klausītājiem ir pasniegs un tiekamies rītdien 7 vakarā uz pagastā lustīgāko baļķuku.